Kā izvēlēties tiltrotatoru? Es nerunāšu sarkanu, dzeltenu vai zaļu. Ražotāja rekomendācijas man tā kā nav. Man ir vēlēšanās pastāstīt tev par tehnisko konfigurāciju. Solis numur 1 – modeļa izvēle. Tas ir diezgan vienkārši. Katra ražotāja mājaslapā ir tabula, kurš modelis tiltrotatoram atbilst apmēram kurai ekskavātora masas klasē. Plus vēl daži hidraulikas tehniskas dati un jau der. Solis numur 2 jau interesantāks. Tev jāsaprot, kā tu to rototiltu dabūsi klāt pie ekskavātoru, kā tu viņu paredzi. Vai kā šajā gadījumā tiešais tapojums kausa vietā, vai otrs variants sandviča tips. Ja ekskavātorim kausu ātrās nomaiņas sakabe, un tad nāks apakšā rototilts. Proti jautājums, kā tiltrotatora ražotājam ražot augšējo daļu, kādu veidu. Un nākošais punkts ir apakšējā daļa, respektīvi, kāda tipa kausu ātrās nomaiņas sakabi tu paredzi lejā. Tu vari izvēlēties jebkuru CW, Lēnhofu, Miller tipu, Pingrap tipu. Saīsināšu tev izvēli rekomendācija. Skandināvu S vai simetriskā tipa sakabes rototiltiem. Paši tiltrotatoru ražotāji rekomendē, un tur ir tehniskais pamatojums, kāpēc viņas ir veiksmīgākas vai optimālākas šeit. Tātad S tips apakšā. Un būtu pareizi arī gan augšā, gan apakšā vienu to pašu sakabi pielietot, jo pie smagākiem darbiem saudzējot rototiltu viņu tu vari noņemt nost, kabināt to pašu kausu pie šīs paša standarta ātrās sakabes, izdarīt rupjos, smagos, brutālos darbus un nebojāt tiltrotatoru. Bet bieži vien ir neskaidrības par vadību, par hidrocaurulēm, džojstikiem, tādi savādāki. Par to nākošajā raidījumā.